Un kur Hauss jautā, kas jūs esat, ko jūs tieši nesat cilvēkiem. Es esmu augsti kvalificēts balss un zemapziņas terapeits. Mans viens no galvenajiem rīkiem un instrumentiem ir balss, bet ne tikai dziedāšanā vai runāšanā. Tas ir aizgājis jau nākošajā augstākajā līmenī, kā balss, kā sirdsbalss. Balss kā tava iekšējā tavas patiesas būtības balss. Un tad, kas ir tie, un tad, mēģinot nonākt pie tās savas patiesās būtības balss, kas arī, protams, atspoguļojas tajā, kādas mums ir attiecības ar mūsu fizisko balsi. Grūtības izteikties, kauns no savas dziedamās balss. Nespēja pastāvēt par savu viedokli vai pateikt, ko es domāju, izdabāšana, nespēja pateikt nē, tad, kad tu gribi teikt nē. Visādi veida sevis apspiešana, savu emociju noliekšana, vai, tur ir šausmīgi daudz dažādi veidi, kāds aizvainojums glabājas balsī kaklā. Tas mums burtiski mūsu smacē nost, un tāpēc mēs nevaram pat pateikt to, ko mēs domājam citreiz. Vai mēģinot pateikt, mums aiziet balss ciet, un mēs nevaram parunāt. Mums sāk nākt asaras un emocijas ārā, tad brīdī, kad mēs kaut ko gribam no sevis atklātu pateikt, ja? Tas viss liecina par to, ka ir kaut kādi gruži un kaut kas tur bloķējās, kas neļauj pilnīgi brīvi pirmkārt nākt ārā mūsu sirdsbalsī no mums, un viens ir, ka viņi neļauj viņai vispār būt un sev viņu sadzirdēt, lai tu zinātu, kas tas vispār ir, kas grib nākt ārā, un nākošais jau ir zinot, varbūt, kas tas ir, kas grib nākt ārā šeit, pirms tas iznāk ārā, tad tas viss nobloķējās. Un tāpēc, lai cik ļoti cilvēkiem liekas, ka kāds sakars dziedāšanai ar kaut kādām pašizaugsmi vai personīgām emocijām vai sajūtām vai psiholoģiju vai kaut ko tam līdzīgu vai zemapziņu, es saku vistiešākais. Tāpēc, kad ja tev ir kauns, trauksme, bailes runāt publiski citu priekšā vai dziedāt, neatkarīgi no tā, vai tu māki vai nemāki. Tas nav svarīgi. Jā, jo mums ir daudz lietas, ko mēs nemākam. Es nezinu, es, piemēram, nemāku. Ko es nemāku? Jā, es domāju, kaut kas, ko es nemāku. Par ko man nav kauns. Ko es nemāku? Pagaidi. Es visu māku. Bet es nekas nenāk prātā. Nezinu, es nemāku. Nezinu, Edvards visu kaut ko forši dara rokām. Tur, nezinu, viņš ceļ laivu, piemēram. Ja? Es nemāku zāģēt, skrūvēt, montēt, būvēt māju. Man par to nav kauns. Es to nemāku, bet man tas nesagādā problēmas, ka es to nemāku. Un ja man tas būtu pēkšņi jādara, arī nemākot, un man nebūtu varianti, vienkārši kaut kādiem pēc man tur jāpieslēdzas un tas jādara, man tas neradīs kaut kādu trauksmi, kad, ak, Dievs, ko par mani padomās, ja es tagad būvēšu māju vai nemākot un darīšu, paņemšu rokā skrūvgriezi vai tur urbi, un es nemāku urbt, un, ak, Dievs, visi padomās, ka es esmu idiots un man apsmies, un tad es, tak nē. Es vienkārši ņemšu to urbi, es teikšu, sorry, vispār pirmoreiz tur urbi rokā nemāku. Nav kauns par to, kas jādara, pastāstiet man. Jā, vēl, piemēram, ģitāru. Es nemāku ģitāru spēlēt. Tiešām nemāku. Klavieres māku, dziedāt māku. Ģitāru nemāku spēlēt. Man nav kauns par to, ka es nemāku spēlēt ģitāru. Es paņemu ģitāru rokās, ko grandam kaut skaņas tēs. Vispār nav ne kauns, ne bailes. Man nav bailes. Nezinu, tur uziet uz skatuves, kad ja pēkšņi ir jādara kaut kas un publikas priekšā pateikt, sorry, man tikko lika to ģitāru iznest un kaut ko nospēlēt, bet diemžēl es nemāku. Es tūlīt kaut ko random spēlēšu, tas izklausīsies briesmīgi, bet neko darīt. Jā, man par to nav kauns. Bet, piemēram, ja man ir jāiet un jānodzied kaut kas, un es pat māku, citreiz tas ir cilvēkiem ļoti daudz piedzīvot par to, tad, kad viņi māk dziedāt. Tur vienkārši, nē, es neiešu. Jā, tās ir indikators, kad kaut kas tajā tavā balss un iekšējās pasaules izpausmē, kaut kas tur neštim, tur kaut kādi gruži ir saķērušies un nav šī harmoniskā iekšējais stāvoklis, kurš tev ļauj brīvi izpausties. Un līdz ar to tā ir mana kvalifikācija un viss, ko es esmu darījis šo daudz gadu garumā, gan es esmu gan vokālais eksperts,
kas tehniski var palīdzēt cilvēkam atvērt savu balsi un iemācīties reāli tehniski pārvaldīt savu instrumentu. Bet jau daudz gadu garumā apzinot ļoti daudz dažādas prakses un kļūstot un mācoties holistiskās prāta terapijas akadēmijā un apgūstot zemapziņas terapijas prakses un enneagrammu, sjucāju, astroloģiju un visam tam pāri vēl dziļu brīnumu kursa 10 gadu praktizēšanas laikā un izpētē un apguvē. Tas viss ir savilcies kopā tā, ka tagad man ir iespēja ļoti koncentrētā un precīzā veidā ar dažādiem rīkiem, visiem, kurus es pārvaldu, palīdzēt atrast tieši tos svarīgākos gružus, kuri ir tie, kas taisa arī tos pārējos, jo ir tie galvenie vienmēr mums tie gruži kaut kādi, kas taisa to problēmu, un viņiem taisot problēmu, no viņiem atlec daudz mazi citi gruzīši, un ja mēs nesaprotam, kas ir tie galvenie gruži, mēs varam bieži vien aizrauties un tos mazos gruzīšus mēģināt tur labot. Bet forši, protams, bišķiņ atbrīvot savu zemziņu no tādiem mazākiem gružiem, tas arī forši paliek bišķi vieglāk. Bet, ja tas lielais galvenais nav atrisināts, tad viņš turpinās tikai griežoties, taisīt jaunus mazus, es nezinu, vai es vispār saprotu tās metaforas, kuras es izmantoju, man liekas, nav loģiski, bet varbūt, ja nevar saprast, droši ierakstiet, es pamēģināšu paskaidrot sādā. Bet jā, laužot, sanāk, ka ja mēs iztēlojamies pulksteņu mehānismu ar daudz šitiem zobratiņiem, un tad pa vidu mēs iztēlojamies, ka tur kaut kāds liels kaut kāds akmens ir, tas grūzis galvenais, ja, un tad tie mehānismus mēģina darboties, un tomēr, viņš, protams, ka nevar nedarboties, viņš griežās, kaut kā jau tie zobrati griežās. Griežoties, viņi rada bērzi, un radot bērzi no tā lielā akmens grūža, ja, atdalās visu laiku atlec kaut kādi mazāki grūži, kas aizlec uz pārējiem vietām kaut kur tajā zobratu mehānismā. Un ja mēs nesaprotam, kas ir tas galvenais, kas rada visus tos pārējos, tad mēs skatāmies uz tiem citiem mazākiem, skatāmies, tā ir mūsu problēma, mēs tur nejūtamies šādi, bet es gribu atbrīvoties no šitā grūža, ja? Es nevaru nopelnīt pietiekami daudz naudu, tā ir mana problēma. Es atbrīvošos no šitā grūža, es varēšu nopelnīt pietiekami daudz naudu, un man viss būs atrisināts dzīvē. Bet tu neesi atrisinājis lielo grūzi, galveno, kurš tev liek justies un triggerē tevi. Un tev tagad ir daudz naudas, bet tev triggerē vēl joprojām tās pašas emocijas, tās pašas sajūtas, un tie paši ir dzērāji, piemēram, alkoholiķi, vēl joprojām. Kāda bez naudas tevi triggerēja, tā ar ļoti daudz naudu tagad tev triggerē. Ko tā nauda palīdz? Tas nenozīmē, ka nauda slikta, vispār pat go for it, ja? Bet tādā primitīvā versijā, ja? Līdz ar to ļoti svarīgi identificēt, kas ir tas galvenais lielais grūzis, un tas ir tas, kur es jūtos ne tikai kompetenti, bet es tiešām esmu ļoti labi tajā. Man kaut kā ir pašai, tas bija normāli svarīgi, es priekš sevis esmu pat to ceļu nogājis, es priekš sevis atradusi un identificējusi savu lielāko mega grūzi, un līdz ar to, tad, kad pats to sevi ir izdarījis, tad īstenībā tev neviens vairs nevar apmuļķot ar saviem lielajiem gružiem. Tu tā kā tiešām staigā un redzi visiem tos baļķus acīs, un nevis tāpēc, ka tu viņus nosod vai ko tā, bet tu vienkārši redzi, kur viņiem tās kabardziņa, kas īstenībā ir baļķis, vai otrādāk, slēpjās un kā viņu izņemt, un tad tu nevis es tur eju un kādam stāstu, tev tur ir šitāds, jā, man neinteresē, tas nav svarīgi, tas nav tas veids, kas ir palīdzoši. Palīdzoši ir palīdzēt katram cilvēkam pašam ieraudzīt, jā, un nevis pasakot priekšā vai kaut kā tam līdzīgi norādot, bet caur to procesu, ar kādu es darbojos, ir ļoti forši un patīkami, bet un tā pašatklājoši un tik ļoti palīdzoši to ieraudzīt. Un saprast, un tad arī tu pats sāc palikt apzinātāks, un tu saproti, manī slēpjas šitāds konstrukts zemapziņas lielais klucis. Ja es gribu, lai man pamainās mana pieredze, un es gribu, lai viss strādā harmoniski un brīvi, skaidrs, ka man no viņa būs jāatbrīvojās. Tur nav variantu. Jautājums, kad es būšu gatavs no viņa atbrīvoties, vai es gribu vēl pāris gadus ar viņu pastaigāt, vai gadu 10, vai es gribu no viņa atbrīvoties tagad, jo ātrāk, jo labāk. Jo ātrāk es sākšu piedzīvot tiešām laimīgu un brīvu dzīves pieredzi. Un tad jautājums, kā? Kā es gribu atbrīvoties? Kas ir tas mehānisms, tas veids, tā metode, caur kuru tas ceļš, pa kuru ejot, es varēšu no viņa atbrīvoties. Un tad izvēlamies to, kas mums simpatizē, kam mēs varam noticēt, kas mums liekas efektīvi, kur mēs redzam, ka jā, šito es reāli esmu gatavs iet līdz galam, un tad ejam līdz galam.
līdz mēs viņu izņemam. Jo mainīt pa vidu tur, metodas var, protams, bet tas nav tik efektīvi, tāpēc, kad ir vienkārši tā kā kalnā kāpt, jā. Tu vari kāpt pa šito taciņu, pa šito, bet tu neuzkāpsi 5 reizes kāpjot. Līdz šejienai tiekot pa 5 dažādām taciņām, tu būsi ticis tikai līdz vienai tai kalnu daļai. Ja tu gribi reāli pašā kalnā uzkāpt augšā, tev ir pa vienu konkrētu taciņu, tu varēsi uziet līdz galam. Un tagad tu būsi galā, tad no augšas, no spicas, skatoties uz leju, tu redzēsi visus pārējos ceļus un visas taciņas, tev būs tāds, jā, es redzu, kā arī, pa šitādu arī te varēja uzkāpt, interesanti. Tagad saprot arī, ka šitas te ceļš, kaut arī viņš izstājās, ka viņš ved, tā kā pilnīgi ne kalnā augšā, viņš izrādās pa spirāli, ejot arī uzved augšā. Interesanti. Šis gan pilnīgs shortcuts, kas iet pilnīgi pat taisno ar pacēlāju, bez mazvai, jā. Forši tā. Jā, es gāju pa šito ceļu, bet, kāda starpība? Es esmu kalna augšā, beidzot saprotu, kas ir man notiek un kas es esmu un kā tas viss izskatās. Tad es varu varbūt beidzot sākt arī palīdzēt citiem, ja tas ir nepieciešams un es jūtos, ka tas ir tas, kas man ir jādara dzīvē. Cik gadu strādājat ar cilvēkiem? Cik ilgi palīdzat? Jautājums, kādā līmenī droši vien strādāju ar cilvēkiem jau būs tuvu 20 gadiem. Objektīvi, bet labi tā pavisam nopietni droši vien un tā ļoti profesionāli gadus 15 strādāju ar cilvēkiem, tik ilgi arī palīdzu. Bet, protams, kad kā jau visā tu sāc kaut kādā sapratnes līmenī, tad katrs cilvēks, ar kur tu strādā un tās kaut kādas problēmas, ar kurām viņš nāk, tev liek meklēt veidus, kā viņam palīdzēt un risināt vēl to, ko tu neesi darījis, tas tev paplašina redzesloku un izpratni vēl vairāk. Tas savukārt tev tad palīdz dod iespēju palīdzēt vēl dziļākā līmenī vēl vairāk cilvēkiem. Un tā pieredze arī ir vedusi, kad vienkārši man jau no pirmā brīža esmu strādājis arī 3 gadus, 3,5 gadus nostrādāju, kad es Londonā dzīvoju ar bērniem ar īpašām vajadzībām, ar autismu, ar kurlmēm aklajiem, kur bija jārunā, esmu apgūsi zīmju valodu priekš bērniem, kuri nedzird, neredz un līdz ar to arī nerunā, kas ir caur roku taktīlo un vispārējo. Ļoti daudz ar autismu, ar vēl visādām īpašām vajadzībām fiziskām un defektiem. Tas bija ļoti dziļi. Tad, protams, lielāko dzīves daļu strādājusi ar vokālu un balsi. Tas sākums bija balss un kā dziedāt, kā dabūt to balsi vaļā, tad tālāk tas aizved jau uz kaunu, bailēm, savu izpausmes atvēršanu, to nespēju būt tev pašam, kas arī ir uz skatuves normāli svarīgi, ka tu tā kā mēģini būt autentisks un atrast savu to balsi kā māksliniekam, kā dziedātājam, kas tad ir tas tavs mesičs, kuru tu mēģini aiznest cilvēkiem. Tas neizbēgami ir saistīts ar tavu iekšējo zemapziņas konstruktu un tavām traumām un vēlmēm, kuras tu gribi tā kā aiznest līdz cilvēkiem. Tad nespēja izveidot normālu skaņu, bailes no uzstāšanās vai publikas priekšā, gan runāšanas, gan dziedāšanas, bloki, pārdzīvojumi. Tās visas ir traumas, kuras atspoguļojas tādā izpausmē. Un tad vienkārši strādājot ar cilvēkiem, kur mēs tiekam līdz līmenim, kur viņš vienkārši perfekti pārvalda savu balsi. Viņš vienkārši dzied kā dievs. Bet viņš vēl joprojām jūtās mazvērtīgs, nevērtīgs, ka viņš nedrīkst dziedāt, viņam ir nesmuka balss, un viņš nav spējīgs pārkāpt sev pāri un uzkāpt uz skatuves vai izdot kādu dziesmu, ielikt publiski cilvēkiem noklausīties, jo viņam ir vienkārši. Tad jautājums, kas tas ir, ja tava balss ir perfekti satrenēta, tu vienkārši dziedi, tur vienkārši, ideāli, no tehniskās puses skaisti, tev visi izsaka komplimentus, bet tu vienkārši nespēji viņus dzirdēt un pieņemt. Tad rodas jautājums, no kurienes tas nāk. Un tad tālāk jau, protams, viss neduālisms, brīnumu kurs, 10 gadu garumā, eniagramma, astroloģija, reiki prakse jau no 2008. gada.
Esmu no 2011. Gada man ir 2. līmeņa reiki praktiķis, respektīvi certifikāts. Jā, viss tas kopā ir vedis likt strādāt, lai varētu būt patīkama, brīva un laimīga dzīves pieredze. Un tad jau tālāk holistiskā prāta terapija. Un vēl droši vien daudz kas, ko es pat nevaru tagad atcerēties. Un tā kaut kā. Tas tikai kaut kāda aizberga mazā daļiņa droši vien. Kas bija, jūs tiešām uzrunājat, laikam tieši jūsu balss ir tā, kas liek klausīties vēl un vēl. Vēl viens aspekts runājot par balsi ir man kā profesionālam vokālajam pedagogam un balss ekspertam. Tad, kad es sāku strādāt ar saviem zemapziņas konstruktiem un tīrīt savus gružus ārā, tas bija tad, kad es jau savu balsi tehniski biju satrenējis tā, ka es varu atdarināt gan jebkuru dziedātāju, varu visas vokālās tehnikas pārvaldu un izpildīt un iemācīt citiem, ja, tā kā vienkārši var ielīst otrā iekšā un sajust, kas viņam tur, kā viņam stāv balseni un nestāv, kas viņam jāizmaina, lai viņam skanētu. Tad, kad sāku reāli vēl padziļināt ar visu šito iet iekšā un tīrīt un tā tālāk, man reāli pamainījās mans balss tembrs un tas, kā skan mana balss. Un man parādījās tāds tembrs, kādu gan runājot, gan dziedot, kuras nevarēja nekādīgi viņam piekļūt un nevarēja tādu izveidot pirms tam ar tiem zemapziņas konstruktiem, kādi man bija. Un strādāt ar ļoti daudziem tagad cilvēkiem arī šajā līmenī, tas tā arī parādās. Kaut kas atbrīvojās, reāli fiziski muskuļi vienkārši kaut kādi atslāpst un balss paliek relaksētāka, brīvāka, maigāka, bieži vien daudziem citiem tieši spēcīgāka un pārliecinošāka, ja, atkarībā no tā, kas ir tie aspekti, kas mūsos to balsi veido un bloķē. Līdz ar to tas viss ir vienkārši nenormāli saistīts, tāpēc holistiskā, ja, hold, kā viss kopīgi, ja. Ķermenis atspoguļo visu, kas notiek mūsu zemapziņā un prātā un sajūtās un emocijās un vispārējais. Un tas viss ir cieši saistīts. Un, protams, katrs ir savā kaut kādā izpratnes līmenī, kur viņš ir gatavāks vai mazāk gatavs sākt ieskatīties sevī tik niansēti. Ja? Un tas ir pilnīgi ok. Un tad ir dažādi steidži. Tāpēc mums ir dziedāšanas skola, online dziedāšanas skola, kur anonīmi, bez nosodījuma, bez judgmenta, bez visa, var sākt vērt savu balsi un sirdi vaļā un sākt iemācīties sev pieņemt un atļaut sev izlaist savas emocijas ārā, izteikties caur balsi, caur mūziku. Un tad, kad tu sāc ļaut sev izteikties caur skaņu, caur vingrinājumiem, darot tādas dziesmas un tādas skaņas, kuras pirms tam tev tā kā, nē, bet vienatnē, tā kā anonīmi, tā mūsu formātā, kā mēs esam uztaisījuši ar ļoti, ļoti veiksmīgu un brīnišķīgu priekšā parādīšanu, ja, tu vari sākt to darīt un atvērt sevī. Un tad to darot neizbēgami mums tagad nesen vēl tieši ar vienu rezidentu bija saruna, kurā teica, ka vienkārši pēc pusgada, pēc pievienošanās Vocal Master programmā, es pirms tam vispār visu noklusēju un neko neteicu. Un tagad es reāli sāku vienkārši pat jau izkliegt savas emocijas vīram. Es agrāk nevarēju vispār neko pateikt. Viņš saka, man tagad ir problēma, es tagad kliedzu, nekas ļaujas to darīt. Bet kad tas sākās? Tas sākās pāris mēnešus pēc pievienošanās Vocal Master. Un tas tā ir, tāpēc, ka zemapziņas līmenī, ja tu caur dziedāšanu sāc dot sev atļauju, laist ārā, vienalga kādu skaņu, tad tava zemapziņai viņai nav atšķirības, vai tu dziedi, vai tu runā, un vai tu runā par, nezinu, tur vēsturi, vai tu runā par savām patiesajām emocijām, vai to, kas tev patīk vai nepatīk. Ja? Viņa saprot, ka, ir zaļā gaisma, drīkst, laist ārā. Daram to. Un tas automātiski pārnesās arī uz visām pārējām dzīves jomām. Ja tu iemācies pieņemt savu balsi, tu iemācies pieņemt sevi, savu kaut kādu sevis aspektu, tu saproti, tu sev vairs nenosodi, tu sāc pat iemīlēt to, kas ar tevi notiek un kas no tevis nāk ārā. Zemapziņa tāda, tu sāc sev ļaut būt, tu sāc sev mīlēt, tu vari to citās dzīves jomās sākt darīt, ja? Un tas neizbēgami sāk pārnesties arī citām dzīves jomām. Bet zemapziņas klīnika savukārt, ja, un visi šie zemapziņas konstrukti, par ko es šodien runāju, tas viss iet vēl dziļāk, vēl koncentrētāk un vēl precīzāk atrod tieši tos konkrētos grūžus, caur savas iekšējās balss atbrīvošanu, savas sirdsbalss atbrīvošanu. Un mums visiem tā sirdsbalss ir pilnīgi normāla, viņa nav jādziedina. Viņa ir vienkārši apkrauta
zem gružiem un mēsliem un viss kaut kā, visādiem konstruktiem, bailēm, kauniem un tā tālāk, un ticībām par sevi, kad es esmu tāds, es esmu šitāds, es neesmu tāds, ja. Visi tie ir meli, tie visi ir izdomājumi. Tā viss nav patiesība. Patiesība ir tur apakšā, ja. Viņi ir apkrauti ar vienkārši veselu kaudzes kaut ko, ja, ņemam nost un atklājās tavu patiesā būtība, tavu patiesību, kas tu esi un kas ir vienkārši mīlestība. Tu esi mīlestība. Un tu esi vienkārši skaists un labs un pelnījis visu to skaistāko un labāko. Kā arī mīlestība to ir pelnījis. Un tu vari visus sākt redzēt kā mīlestību. Un līdz ar to piedzīvot to sevī. Un justies brīvi, laimīgi un patīkami. Jo tā zemapziņa viņa ir plaša. Un mēs varam tā kā skatīties caur alkoholismu, piemēram, caur tādām traumām, caur šitādu bērnības, tu var no tik dažādiem rakursiem skatīties vienu to pašu lietu, un kamēr nav skaidrs, kas ir tas viss viens un tas pats. Tikmēr vajag tos daudz dažādos leņķus, no kuriem paskatīties uz to vienu un to pašu virzienu, lai saprastu, kas tas ir. Tā mēs to iepazīstam un tā mēs atmostamies, laikam būs tas vārds, ja. Tā mēs kļūstam redzīgāki un mums vairs nav iespējams tā apmuļķot un samalot. Mēs paši sev vairs tā nevaram samalot, un tad citi mums arī, ja melo, mēs vienkārši tam sākam redzēt cauri. Tas ir beig forši, jo tad mums vairs nevar tik ļoti iztrigrēt viegli un apčakarēt un aptīt ar pirkstu, kā saka. Tad ir ļoti daudz benefitu šitam visam ir ceļam. Un tam sevis atbrīvošanai no gružiem. Es vienkārši tev palīdzu redzēt skaidrāk. Ja mēs staigājam apkārt visu laiku ar brillēm, kuras ir aizmiglojušās vai ar vienkārši netīrumiem, un mēs kaut ko jau redzam cauri viņām, bet tā ir pilnīgi sagrozīta un nepatiesa realitāte, kur mēs tādā veidā redzam, tad tīrot tās brilles nost un noņemot to galveno baļķi, kas mums tur acī ir ielīdis, pēc tad tā viss ir ok. Un rezultāts ir vienkārši tas, ko bez sākumā, man liekas, ko pašā sākumā runājam par to, ja? Ko vispār nozīmē ļaut būt sev? Vai atļaut sev izpausties brīvi, vai ļaut sev būt, esi tu pats. Kas tas vispār ir? Kas ir būt pašam? Vai kas esi tu pats, kurš grib būt? Tad visu šī rezultātā tas viss atklājās, un tad neizbēgami seko prieks, miers, laime, iedvesme, pašizpausme un iekšējā brīvība. Tie ir tie vārdi, kas parasti vispopulārākie ir visiem tiem, ar ko es sastopos cilvēkiem, gan dziedātājiem, gan zemapziņas dziedinātājiem, gan abiem. Jā. Bieži vien tie, kas iziet zemapziņas terapiju, pēc tam sāk dziedāt. Bieži vien tie, kas dzied vai nu pusceļā, vai izejot dziedāšanas programmu, saprot, ka vajag vēl patīrīt, atklājas tādi dziļāki konstrukti. Vai tie, kas pievienojas un grib dziedāt, pēkšņi tomēr saprot, ka, nevis pēkšņi, bet vienkārši saprot, ka ir kaut kas, kas neļauj tam to uzsākt, to procesu, vai pievērsties viņam, tā kā tu gribi, bet tev kaut kas iekšā traucē, bloķējās un atrodās visu laiku kaut kāda argumenti vai attaisnojumi, kāpēc tu to nedari. Tad arī ir vērts atrast to grūzi, kas tev neļauj tā kā darīt to, ko tu īstenībā tiešām gribi, tev sirds aicina, tu gribi dziedāt, tu gribi savu balsi atvērt un tu gribi izteikties ar mūziku, bet tev kaut kas iekšā bloķējās un neļauj to darīt. Un tad arī tas viss varbūt palīdzoši. Kaut kā tā. Viss, es domāju, ka šodienai pietiks. Vēlreiz forši vakar. Bučas, mučas. Un see you later.